Jau vairākus gadus viņš pūlās sameklēt savu dviņu brāli, taču pastāvošais adopcijas noslēpums kavē to darīt. Cik vecs jūs bijāt, kad jūs adoptēja, un kā jūs uzzinājāt, ka esat adoptēts bērns? Bērni izstāstīja, sēdz bērni. Tie zināja, un es tad griezos pie savas mātes, prasīja, kas tad tāda adopcija ir. 2,5 gadu vecumā adoptēja. Kā jūs uzzinājāt, ka jums ir tātad arī dviņu brālis? Redziet, pašu radu starpā viena radiniece strādāja arī Liepājas bērnu zīdaiņu namā. Par auklīt vai par ko. Un no tā informācija iznāca, ka man ir dviņu brālis bijis. Un pēc tam es interesējos Liepājas dzimtsarakstu nodaļā. Un tiešām to kartiņu jau man neparādīja, bet es no tālienes redzēju, ka divas personas ierakstītas. Un tas manas aizdomas apstiprināja, ka ir. Jo, teiksim, kad nodeva, kad māte atstāja, tad bija jau citu uzvārdu un vārdu. Un kad adoptēja, tie tā kartiņa bija pārsvītroti. Man ir viņa. Noteikti viņa uzvārds un vārds un manējais. Bet, to kartiņu nedrīkstēja rādīt. Viņa teica, pastāv adopcijas noslēpums, mēs jums neko nedrīkstam teikt. Jā, jums ir dviņu brālis. Ja viņš jūs meklēs, tad mēs varēsim pateikt, jo es viņu meklējis, bet tagad mēs nedrīkstam pārkārt adopcijas noslēpumu. Bet es domāju, ka, teiksim, dviņas nevarēja dalīt. Jā, šobrīd tā ir. Bet tajā laikā, kāpēc es sāku meklēt? Jo tie cilvēki, tas ir māte un tēvs, kas man adoptēja, viņi izšķīrās. Un māte apprecējās otro reizi, bet, ar patēvu man bija, kā var teikt, grūtas attiecības. Nesapratāties. Un jūs jau bijāt paliels puisis? Jā, bija kādi 13, 14 gadi. Viņš pat sniedz augstākā tiesā. Piespied man audžu māti. Tas ir māte, ja? Piespied parakstīt papīru. Viņi grib atteikties no adopcijas. Pat adoptē un pat grib atteikties. Es to papīru netīšām atradu. Tad es no tā laika aizgāju pie krustmātes. Un tad tā, neviena tuvu cilvēka nav. Un tad es kaut kā tā doma pieķērās. Varbūt tā ir tāda. Gribētos jau redzēt. Varētu būt, kad viņa adoptēja armijas cilvēku pēc informācijas. Tādu jums tomēr tādi armijas cilvēki. Varētu gadīties, ka viņš Latvijā nemaz neatrodās. Un nemaz nerunā latviski. Tas jau nebūtu svarīgi. Viss var iemācīties. Pieņemamais uzvārds, ja es nešaubos, viņam varētu būt Vinagrādos pēc tādas informācijas. Gribās atrast kādu tuvāku cilvēku. Vai viņš sapratīs vai ne, varbūt tā ir asins balss. Es nezinu tiešām. Vai drīkst šķirt brāļus un māsas adoptējot? Ministrijas darbiniece pagaidām ir tikai projekts. Tātad Ainārs joprojām paliek vecā, sociālismā radītā adopcijas likuma ķīlnieks. Šobrīd likumīga ceļa brāļa turpmākai meklēšanai nav, un viss, ko Ainārs ir noskaidrojis, ir tīrā pašdarbība. Jājautā, kura intereses tad šis adopcijas noslēpums sargā? Adoptētā Aināra katrā ziņā nē. Tādēļ dzīvības otrajā daļā turpināsim apspriest ar adopcijas noslēpumu saistītos jautājumus, piedaloties Dzimtsarakstu departamenta vadītājai Iklāvas kundzei, cilvēktiesību biroju, kā arī citu iestāžu darbiniekiem. Uzdot savus jautājumus varat arī jūs, zvanot tūlīt pēc raidījuma pa tālruni 7200 701. Vairākām nedēļām mūsu raidījumā bija runa par adopciju, tostarp arī par adopcijas noslēpumu. Kādas garantijas vai varbūt gluži pretēji barjeras adopcijas noslēpums rada adopcijas procesā iesaistītajām personām? Par to mēs gribētu izdibināt šīs dienas sarunā. Tiem skatītājiem, kuri redzēja otrdienas raidījumu, Aināra dzīves stāsts īsumā ir zināms, bet tiem, kuri neredzēja pavisam īsi, mēs gribam to šobrīd atkārtot. Aināram šobrīd ir 35 gadi. 2 gadu vecumā viņš ticis adoptēts. Attiecības ar audžu vecākiem neveidošās īpaši siltas, tādēļ kā pieaudzis cilvēks sācis meklēt savu dviņu brāli. Taču vairāk par faktu, ka brālis ir, ierēģi neizpauž, jo tā to paredz adopcijas noslēpums.
Tas jums ir šobrīd tāds dzīves mērķis? Jā, dzīves mērķis praktiski. Es viens pats arī tāpat dzīvoju un tuvāk cilvēki it kā nav. Tas tā kā varētu teikt pasakā, kas nav satikts, varbūt nemaz tik tāda satikšanās, nemaz tik tāda nesanāk, bet, nu, katram ir savs tāds mērķis. Jā, un neienāk prātā, bet ja nu viņš nemaz negrib mani redzēt. Es domāju, ka gribētu. Jo tas nav ne pusbrālis, ne brālis, bet tas ir viņa brālis. Jums šobrīd būtu svarīgi noskaidrot mehānismu, tālāko darbības ceļu. Jā, tālāko darbības ceļu. Ko man darīt? Kur griezties? Jo griezies esmu vairākās iestādēs un nekāda skaidrība arī šī likumā nav. Tālūk, otrdienas vakarā beidzās stāsts par ilgu gadu nepiepildītajām cerībām sameklēt varbūt vienīgo tuvo cilvēku šai pasaulē. Ainārs ir arī mūsu studijas viesis šodien. Un lūk, studijā šodien ir arī Aināra brālis Juris. Lūdzu, Juri, nāciet blakus savam brālim. Es domāju, ka tas ir to vērts. Sēdieties, lūdzu, tajā pusītē, lūdzu. Blakus savam brālim, lūk, mēs esam liecinieki notikumam ar lielo burtu, jo brāļi šobrīd satiekas otro reizi savā mūžā. Mēs otrdienas vakarā pēc raidījuma, jau dažas minūtes pēc raidījuma atskanēja telefona zvani ar pilnīgi konkrētiem padomiem, kā Aināram rīkoties, kur varētu meklēt, un arī jau ar pilnīgi konkrētām lietām, kur potenciālais brālis varētu atrasties. Dažu minūšu laikā redakcija pārvērtās par tādu kā koordinācijas centru. Skatītāji zvanīja, deva padomus, ieteica, tāpat laikā bija arī liela daļa skatītāju, kur padomus neieteica, bet kur vēlēja Aināram panākums, kur vēlēja viņam veiksmi. Nu, lūk, šis skaistais sapnis ir piepildījies, bet tagad es gribu, lai jūs pastāstiet, kāds tad jums katram bija šis otrdienas vakars pēc raidījuma? Varbūt jūs, Ainār, jūs tomēr bijāt iniciators šai lietai. Es noskatījos raidījumu, gāju gulēt, jo man darbs bija rītā. Nu, un tad atskrien pie manis kaimiņu puiša, saka, ka jāzvan ir uz manu numuru, kas ir grāmatā ierakstīts. Es nepievēršu uzmanību, es domāju, nu, ko tur zvanīs. Nu, atskrien otrais, tad zvanu, jā, ir zvanīts no Ventspils. Vai, nu, telefona numurs tas zvani. Bet bija jau runa, jūs jau zinājāt, par ko ir runa, ka it kā brālis ir atradies? Nē, vienkārši jāpiezvana. Jāpiezvana, jā. Es nevarēju iedomāties, kāpēc jāzvana, pazvanīju, un tad pēc 3 stundām viņš atbrauc. Nu, kāda tad bija jūsu reakcija? Kāda reakcija? Vienkārši skatījās raidījumu, un tādā momentā jau sāk zvanīt cilvēki. Tie bija kaimiņi? Jā. Var teikt, kaimiņi. Nu, tāpat Piltenē, kur es dzīvoju, pazīstam. Nu, pēc raidījuma arī, teiksim, tas mājas telefons bija karsts, un, lai pazvanītu jums uz raidījumu, nekā nesanāca. Gandrīz nebija iespējams. Pat neiznāca. Tā pirmā doma, kad jums piezvanīja. Kad jūs piezvanījāt un atklājās, ka klausos otrā galā ir jūsu brālis. Nu, pārliecība jau vēl nebija, ka tik viegli. Kad tas būs tas īstais, var jau būt, ka ļoti bieži gadās, ka ir maldi un dažādi, ja? Pārpratumi. Un jūs, Juri? Es pats, cik redzēju televīziju, tad, nu tā, tur principā, kas zvanītāji arī, tur divas domas nevar būt. Un sarunājām, kaimiņš man aizveda. Pēc 2 stundām mēs bija Aināra mājās. Jūs zinājāt, ka jums ir dvīņu brālis, bet vai jūs, Juri, arī zinājāt? Nē, man tik teica, ka Kuldīgas pusē kaut kur viens līdzīgs cilvēks ir. Staigā viens līdzīgs, jā, bet nu tā jau dzīvē nereti gadās. Jā. Un kāda tad bija tā jūsu reakcija? Vai jūs jau zinājāt, vai jums bija kāds aizdoms par to, ka jūs esat arī adoptētais bērns ģimenē? Jā, es to zināju kaut kur no 2. klases. Zinājāt tomēr? Jā. Kas tad jums to faktu pasniedza? Konkrēti es neatceros, bet nu kaut kas skolā. Tāpat no bērniem, jā. Tieši tāpat kā jums, jā? Kāds bija jūsu attiecības ar vecākiem? Sāksim auģu vecāks par vecākiem. Ļoti labs. Ļoti labs. Ļoti labas, teikt. Tur mums nekāds tāds domstarpības, vai teiksim, nekāds. Nu, cik nu, kā teikt? Nē, nu, protams. Bet, nu, tā slikt galīgi neko nevar teikt. Jā. Paldies viņam, ka viņi izaudzinājuši mani. Un
Bet vai jūs viņam kādreiz uzrikstējāties pajautāt par to, vai jūs esat īstais bērns vai Es adoptēts? vienkārši neprasīju. Neprasījāt? Nē, viņa Šī arī doma neteica, nepirdīja? Nē, tā nebija, ka tirdīja, bet vienkārši kādreiz domāju dzīvē, kad ies savu dzīves ceļu, tad mēģinās kaut ko varbūt noskaidrot. Tā arī nav iznācis, nebija laiks. Nu, kā šobrīd jūs dzīvojat, kad jūs esat pieaudzis? Precējies, 3 bērni, dzīvoju Piltenē, strādāju transporta policijā Ventspils nodaļā, pa jaunāku iecaki inspektoru. Tik ļoti negaidīts, tas bija 2. marta vakars, tas noteikti, ka tomēr jums atmiņā paliks kā tāds... Atmiņā. Jā, kā tāds ļoti nozīmīgs. Raidījumā bija runa arī par to, ka ir iespēja mainīt bērniem dzimšanas datus. Vai jūs salīdzinājāt, jums abiem ir vienādi? Mums ir vienādi. Kad tad tas ir? 13. oktobrs 1964. gads. Vai tad, kad jums jau radās aizdoms par to, ka it kā jūs varētu būt adoptēts, vai jūs attieksmi pret vecākiem kaut kādā ziņā tomēr varēja mainīties? Viņi nemainījās. Nemainījās. Kaut arī varbūt, ka tas tā būtu bijis. Un arī šobrīd pilnīgi skaidrs zinot, ka tas tā ir un ka jums ir 2 brālis. Tas nekādas izmaiņas jūsu attiecībās. Ne. Bet kā viņi varētu justies, vai jūs esat arī ar viņiem tikušies un runājuši par to, ka it kā šis viņu noslēpums ir nācis gaismā? Māte teica, būs 2 dēli. Tieši tā, jā? Tas bija viss. Jā. Vai arī savus bioloģiskos vecākus jūs kādreiz esat mēģinājuši, vismaz domājuši esat par viņiem, meklēt varbūt ne? Es zinu, kur dzīvo. Jūs pat zinat? Jūs esat saticies? Jā. Jūs esat redzējis, jā? Jā, redzējis esmu. Jā. Bet, turpat pretīm dzemdības nodaļai aizputē dzīvo. Turpat aizputē dzīvo vien, jā? Jā. Un sirds ir klāt? Nē, ļoti sveši cilvēki. Ļoti sveši cilvēki. Vispār bez sveši. Vai jums ir ienācis prātā arī kaut kādi, varbūt pat jau nākotnes plānu, ko jūs kā darīsit kā brāļiem? Nav. Es domāju, ka jāpaiet tam laikam. Jāpaiet tam laikam, šī informācija jānogulsnējas, tā ir jāpārstrādā. Par godu šim jaukajam notikumam jums ir dāvana šī torte un šampānietis no kafejnīcas Sala. Lūdzu. Un arī no televīzijas tādas mazas piemiņas veltes, lai jūs savu mūžu gaitā tālāk neaizmirstu, ka tomēr šeit ir arī šis pasākums notika ar televīzijas starpniecību, lai tas jums ilgāk paliktu atmiņā. Lūdzu. Šo nevar saukt par stāstu ar laimīgām beigām, jo stāsts ir tikko sācies. Mēs vien varētu vēlēt, lai tas būtu saprašanās un gandarījuma bagāts. Bet mēs gribētu sākt runāt par mūsu šīsdienas tēmu tieši par šo pašu adopcijas noslēpumu. Lai mēs visi domātu par to runājot vienu un to pašu, es lūkšu mūsu studijas viesim, zvērinātam advokātam Bruno Libertam, precizēt, tad kas ir šis adopcijas noslēpums? Katram likumam ir kāds mērķis, kāds nolūks, kādēļ šis likums ir radīts. Un mūsu valstī šis likums ir tādēļ, lai aizsargātu adoptētāju un adoptēto intereses. Tas ir, viņiem ir tiesības zināt, ka viņš ir adoptēts. Viņiem ir tiesības zināt, kas ir viņiem bioloģiskie vecāki. Bet tāpat laikā bioloģiskiem vecākiem nav iespēju likums aizsargā, tas pareizāk sakot, liedz viņiem noskaidrot viņu bioloģisko bērnu tālāko likteni. Un šeit mūsu valstī likums, kas sarga šo adopcijas noslēpumu, ir tādēļ, lai šie bioloģiskie vecāki, kuri ir pametuši savu bērnu, nav vēlējušies audzināt savus bioloģiskos bērnus, tad tādā gadījumā ir jādomā arī par to, lai viņiem nebūtu iespēja kaut kādā veidā ietekmēt savu bioloģisko bērnu likteņus, tas ir dot par sevi kaut ko zināt, lai viņi nevarētu kaut kā apdraudēt šīs attiecības, kuras ir izveidojušās starp
faktiskos vecākus skaitu par tos, kuri ir izaudzinājuši šos cilvēkus. Piemēram, lūk, šo cilvēku, kurš teica, ka viņam ir ļoti labas attiecības ar saviem vecākiem. Ko tad viņš uzskata par saviem vecākiem? Viņš uzskata par saviem vecākiem tos cilvēkus, kas viņu ir izaudzinājuši. Katram ir tiesības zināt par otru sava bioloģiskā brāļa esamību. To viņam arī, kā mēs redzējām, To viņam arī pateica. Tālāk. Bet šeit ir tūlīt jādomā par to, vai otrs brālis, bioloģiskais brālis, grib vai negrib, ka šis otrs zina par viņu, tieši konkrēti zina par viņu, kas viņš ir. Un pie šādiem apstākļiem es domāju, ka šeit vispirms bija jānoskaidro katra brāļa attieksme. Ja tomēr šie cilvēki liktenīgi ir brāļi, tad kāpēc aizsargāt viena brāļa intereses, ja viņš nevēlas otru brāli un nodarīt pāri tam brālim, kurš meklē? Varbūt man nav taisnība, bet man tā cilvēcīgi liekas. Varētu tā būt. Protams, bet šeit es domāju, ka galvenokārt ir jāvadās, it kā jāmēģina atrast kaut kādu saskaņu starp abām pusēm. Tomēr es gribu oponēt, ka varbūt, ka Juris nevēlas. Tātad, kāpēc viena tiesības ir jārunā par abām tiesībām? Tātad par abu šo brāļu tiesībām. Mēs piekrītam, ka tas ir burvīgi un ka viņam jāsatiekās. Tas viss ir labi un skaisti, vai ne? Bet par abu tiesībām. Jo labi, te mums sēž priekšā skaists Ainārs, vai ne? Bet varētu būt, ka te sēž Aināra vietā viens bomžs, kas tagad zina, ka Juris ir izsities dzīvē un kas tagad, lūk, tagad tu mīļo brālīt, tagad uztur mani un, kas saka, un gādā par mani, jo es esmu tavs dzīvi brālis. Pieļaujiet tādu variantu. Es gribētu runāt par bērniem, respektīvi par tiem cilvēkiem līdz 18 gadus veciem, kuri varētu saskarties ar šo te adopcijas noslēpumu. Un es domāju, ka bērna tiesības un viņa intereses ir zināt pēc iespējas agrāk, kas ir, vai viņš ir adoptēts, vai kas ir viņa bioloģiskie vecāki, vai viņam ir brāļi un māsas, un kā viņus atrast, ja viņš to vēlas. Un mēs redzam, ka pašlaik šis spēkā esošie adopcijas noteikumi, arī jaunais adopcijas likumprojekts varbūt vēl tikai iezīmē šīs bērnu tiesības zināt pēc iespējas ātrāk. Es personīgi domāju, ka sabiedrība drusciņa slima. Jo ne jau tie bērni, tie kaimiņu bērni bija tie, kas pateica gan Jurim, gan, kā saka, varbūt arī Aināram, ka viņi ir adoptēti. Tie bija viņu vecāki, diemžēl nereti tā ir arī skola, nereti tie ir mediķi, un tie ir tie, kas pasaka. Bet man ir savs viedoklis, ka katrā gadījumā jābūt individuālai pieejai. Jo nevar, ja viena sieviete, kura nevar pati dzemdēt bērns, mums nav neviens griezies pagaidām, lai viņam dot invaliditāti, tāpēc, kad es nevaru pildīt mātes sūtību. Un ja man tagad es negribu tiem saviem kaimiņiem, kuriem ir garās mēles, pateikt to, un es tiešām polsterējos, un man tie ārsti visi, kas saka, palīdz to, kas saka darīt, un tagad es paņemu to savu bērniņu, un ko es mīlēšu, un, saka, un rūpēšos par viņu, kas saka, kā par savējo, es domāju, ka adopcijas noslēpumam šī gadījumā ir jābūt. Tas ir mans strikts viedoklis. Iklaus kundzei neapšaubām ir taisnība par šiem gadījumiem. Nu, tātad individuāli, tikai individuāli katrā gadījumā spriest. Jā, Biltānas kundze, jūs gribētu piebilst? Gribētu teikt, ka jebkura likuma mērķis ir veicināt ētisku rīcību, un ja mēs piekrītam šiem adopcijas noslēpumam, tad mums arī jāpiekrīt, ka ir jāapmāca šie adoptējumie vecāki un arī auģu ģimenes, kā pateikt bērnam šo situāciju, jo manā praksē ir tādas situācijas, kad brāļi, māsas meklē savu brāli adoptēto un izveidojās ļoti traģiskas situācijas, un es piekrītu arī Klaus kundzei, ka mūsu sabiedrība ir agresīva, un mums pašiem ir jāmācās daudz šīs, gan kursos jāiet, gan skolās jāmācās, lai mēs paši šīs situācijas prastu kompetenti risināt. Tā bija ļoti labi piebilde, varbūt patiesi vecākiem ir jāzina, viņiem ir jābūt gataviem šādai situācijai un jāprot adekvāti uz šādu situāciju reaģēt. Vēl ir arī pieredze un tāda nopietna un vērā ņemama pieredze par to, kā šīs lietas tiek risinātas ārzemēs. Un jūs, Goldšmits kundze, esat tūks. Es saprotu, ka jūs strādājat ar tām ģimenēm, kur bērniņi aiziet uz Franciju. Jā, konkrēti manā gadījumā mēs sadarbojamies ar advokātu Libertu, es esmu viens no viņu tulkiem. Un jāsaka, tiešām 5 gadu laikā
Mana pieredze rāda, ka pilnīgi visas šīs ģimenes, visas kā viena, uzreiz jau no pašiem bērna, teiksim tā, sevis apzināšanās mirkļiem, pilnīgi normālā ceļā un dabīgi viņiem stāst par viņu izcelsmi, varbūt nenorādot tur detaļas, ja, ka viņš tur konkrētā bērnu namā ir paņemts vai kā, bet katrā ziņā tiek uzsvērts tas, ka viņš nav no Francijas, ka viņš nāk no Latvijas, no tādas interesantas zemes. Pat konkrēti tiek minēts, ka, lūk, es kā māmiņa tevi nevarēju savā vēderā iznēsāt, bet mēs tevi aizbraucām pakaļ un paņēmām tevi no Latvijas. Varbūt tiek akcentēts tieši šis bioloģiskais moments, šī nespēja tīri fiziski iznēsāt bērnu. Bet tas, kad, teiksim, tiktu noliekts kaut kāds vecāku esības moments, pilnīgi atkrīt šie adoptētāji vecāki, viņi ir, nu, bērnam vismaz viņi sajūtās kā īstie viņa vecāki, viņa audzinātāji. Un, manuprāt, tiešām tur šī pozīcija arī, nu, tā dabīgā ceļā virza tālāk šī bērna sajūtas, tur viss norit harmoniski, ja tur nav šīs bailes, vecāka bailes, ka pēkšņi, ja vienā mirklī var kaut kas nāk gaismā, arī bērns var pēkšņi kaut kā justies, ja? Viņš varbūt redz, ka viņam ir zeltaini, sprogaini matiņi, bet abiem vecākiem pilnīgi tumši, ja, kā jau francūžiem, un viņš varbūt bioloģijas stundā uzzina, ka tas nav reāli no diviem tumšmatainiem un brūnacainiem vecākiem iegūta zilacaina blondīna, ja? Un var sākties dažādas neparedzamas lietas, pilnīgi neiedomājami. Katrā ziņā šeit varbūt ir vieta pieminēt arī momentu, ka Latvijā ir izveidojusies tāda, nu, teiksim, negatīva attieksme pret adopcijām uz ārzemēm. Varbūt šeit es tieši gribētu uzsvērt, ka, lai šie cilvēki nebaidās, ka šie būtu it kā mums zuduši bērni. Viņi visi zina, ka viņi nāk no Latvijas. Viņi ļoti deg, var teikt, par šo zemi. Un es esmu pilnīgi pārliecināta, ka ieguvuši augstas un labas izglītības, viņi tieši atgriezīsies Latvijā, varbūt ne tieši dzīvos šeit, bet varētu būt, ka palīdzēs mums un kaut kādu savu artavu noteikti dos. Un vēl šiem visiem, teiksim tā, adopciju noliedzējiem uz ārzemēm, es gribētu uzreiz pajautāt, vai tad viņi paši būtu mieru ņemt kādu no šiem slimajiem bērniem, un vai viņi paši ir padomājuši, ka it kā piespiežot viņus palikt dzimtenē, kas viņiem pilnīgi abstrakts jēdziens, mēs noliedzam viņiem šo brīnumaino iespēju gūt vecākus. Un pietiek, man liekas, redzēt tikai šīs fotogrāfijas, kuros bērns uzplaucis ir, ja, no šī nīkuļojošā stādiņa, kurš, nu, tiešām vienkārši eksistēja, uzņēma barības vielas, bet, nu, nedzīvoja. Viņi pārvērtušies ir, nu, tiešām pasakainos ziedos. Šie cilvēki nebaidās par to, ka, lūk, viņi varētu tādēļ zaudēt savus bērnus. Viņam šī saikne ir tik spēcīga. Nu, tā ir radusies bērnu audzinot. Un tā ir garantija. Un tā ir tāda garantija, nu, šeit vispār nevar būt absolūti nekādu, ne mazāko šaubu par to, ka, lūk, uzzinot, ka viņš ir adoptēts bērns, ka tādēļ viņš nav viņu bērns, tas vispār tāda doma tur nepastāv. Bērnam ir jādzīvo ģimeniskā vidē, un kādus apstākļus mēs radām, tāda arī pēc tam bērni izauga, tāda arī mūsu sabiedrība ir. Un es arī gribētu teikt, ka citās pasaules valstīs ir adopcijas aģentūras, kas tieši konkrēti nodarbojas ar šiem jautājumiem. Un topošajā adopcijas likumā arī tiek domāts, kā turpmāk risināt un kā palīdzēt bērniem un vecākiem. Un tā mīlestība savstarpējā bērnu un vecāku, viņi jau ir nesaraujama. Pēc raidījumā mums atskanēja arī konkrēti skatītāju jautājumu, un viņi gaida speciālistu atbildi. Es vēlētos uzzināt, vai dod tādas ziņas par bioloģiskiem vecākiem, kuri ir atstājuši savus bērnus dzemdību namā. To, ja atstāja dzemdību namā, tad šos bērnus reģistrē medicīnas darbinieks. Tātad medicīnas darbinieks būs noreģistrējis to bērnu attiecīgā dzimstrakstu nodaļā, un ja viņam uzvārds nav mainīts, lūdzu, tā nav problēma, ja viņš zina, kur viņš ir dzimis. Dzimšanu var reģistrēt vai nu pēc bērna dzimšanas vietas vai pēc vecāka dzīves vietas, tā vienā no šīm dzimstrakstu iestādēm. Bet, ja ir adoptēts? Ja ir adoptēts, tad bērns, kamēr viņš nav sasniedzis pilngadību, šobrīd viņam netiks dzimstrakstu iestādē netiks teikts.
Bet tad, kad viņš kļūs pilngadīgs, viņam Kad viņš kļūs pilngadīgs, tad jau tā ir cita saruna. Un kurp tad viņš var doties? Arī turpat. Turpat. Bet tikai redziet, te ir runa par uzvārdiem. Jā. Ja viņš zina, kas viņam ir bijis... Nav tās atslēdziņas, Nu, jā, kā pieķerties. jā. Nu, es varētu teikt, ka atslēdziņa ir tiesas spriedums par adopcijas apstiprināšanu. Un tas ir meklējams Tiesā. tiesā. Adoptētājiem vienmēr pašiem ir šis spriedums. Bet, piemēram, ārzemju adoptētājs bez šīs sprieduma vispār nevar atstāt mūsu valsti. Nu, klausīsimies vēl kādu jautājumu. Es jau esmu diezgan vecs, un, ka es nomiršu, viņam vairs radi nepaliks. Tā varbūt viņam varētu. Es zinu mātes uzvārdu, tēvu vārdu. Māte ir veca, un viņa baidās, ka tad, kad viņa aizies, viņas adoptētais bērns paliks šeit dzīvē pilnīgi viens, un viņa labprāt gribētu, lai viņš atrastu sev kādus asins radiniekus. Bāriņtiesā. Lai iet bāriņtiesā. Viņa savā bāriņtiesā viņai palīdzēs šo jautājumu risināt. Pēc dzīves vietas. Jā, savā bāriņtiesā. Savā. Jo bāriņtiesa ir tā barjera. Tas ir starp valsti un ģimeni. Tā ir bāriņtiesa. Jā, bet iespēja šāda ir un ļoti reāla. Jā. Māte to atbalsta, bērns arī tā tad ir ar mieru un atliek tikai rīkoties. Un ir vēl kāds mūsu skatītāja jautājums, kurš gaida atbildi. Viens tāds lūgums. Tomēr, vai rakstiski var kaut ko uzrakstīt, lai tie, kas adoptēja tā bērnu, vai vismaz māsas, kaut kādi kontakti dabūt, lai mēs varam, varbūt neteikt tā bērniem, ka viņi ir adoptēti, jā? Bet draudzēties kā ģimenes, kā radnieces. Lūk, situācija, kad ir piedāvājums, ka savā starpā satiekas un draudzējas vecāki, bērniem adoptētāji.